Latvijas loģistikas asociācijas valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš nenoliedz, ka daudzi kravu pārvadātāji pirms iebraukšanas Latvijas teritorijā no Krievijas puses pielej pilnu bāku ar degvielu, jo kaimiņu valstī tā ir lētāka. Attiecībā uz akcijas nodokli mums ir Skandināvijas valstu pieredze, kas notiek ar Somiem, it sevišķi vēl dažus gadus iepriekš, kas ieradās Igaunijā, kā teikt, kur viņam likās paradīze, kā teikt, kur maksimāli, cik tu vari izdzērt un cik tu vari līdz paņemt, tas tev jāpaņem ir. Tā kā, un te ir tas pats, tā pati situācija, mūsu cilvēki nav īpaši savādāki. Viņš arī stāsta piemēru no dzīves, kas notiek, ja pirms robežas pilna bāka netiek piepildīta. Atgadījums noticis, kad Tauriņš ar vēl vairākiem cilvēkiem braucis no kādas loģistikas izstādes Krievijā atpakaļ uz Latviju. Nebraucot Latvijas pusē, mēs nokļuvām riska grupā. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvijas pusē ir jāizpilda deklarācija par privātās personas ievesto, akcizēto preču apjomu. Ailē cigaretes rakstam 0, nav. Ailē tur alkohols 0, nav. Un tur, kur aile ir par degvielas bāku, rakstam, ka puse bākas tikai piepildīta. Līdz ar to mēs automātiski esam preču grupā un mums liek iet caur rengeniem, lai pārbaudītu, vai tieši, kā tas var būt. Jo parasti visiem šī deklarācija ir pilna un plus vēl ir kaut kas liekas. Te brauc īpaņi, kuri nav pielējuši pilnas bākas un nav nopirkuši pat cigaretes. Saprotiet, Tātad tas ir izņēmums, tas ir ārkārtas gadījums uz robežas, ka kāds brauc pāri, kā teikt, ar pustukšu bāku. Runājot par nelegālās degvielas līmeni Latvijā, Tauriņš norāda, jo tuvāk robežai, jo tās īpatsvars ir lielāks. Uzņēmumi, kuri par iepildīto degvielu var saņemt atpakaļ PVN, esot ieinteresēti pirkt legālo degvielu, stāsta Tauriņš. Ja jūs iegādājaties Krievijas degvielu, pieņemsim, tad jūs šākā tā maksājat Krievijas PVN. To jums neviens atpakaļ neatmaksās. Līdz ar to pamatā tā pirmā riska grupa, kas kur tā atšķirība ir jūtamāka, ir tās personas vai tie uzņēmumi, kas nav PVN maksātāji. Jo tad viņi degvielas cenu Latvijā skatās ar PVN. Mēs savukārt sakojam līdz degvielas cenai bez PVN. Atgādinām, ka valdība ar 1. jūliju plāno palielināt akcīzes nodokli benzīnam, bet dīzeļdegvielai to saglabāt esošajā apjomā.